Un šodien mūsu vēlme ir pārdevējiem, jums kā pārdevējiem iedot zināšanas, kā efektīvi izmantot mūsu tirdzniecības platformu tieši gada aktīvākajā laikā, kas ir sācies jau šobrīd. Melnā piektdiena ir tepat, un tūlītās arī ir Ziemassvētku dāvanu iepirkšanās bums, ja, tāpēc ir palikušas principā tas pēdējais posms, kurā var to vislielāko gada tirdzniecības ienākumu arī nopelnīt. Jā. Prezentācija ir ar padaudz slaidiem, ne visu mēs detaļās izrunāsim, bet ja jūs redzat, ka kaut kas jums nav bijis skaidrs, paņemiet ierakstā, tur būs viss teksts, vai arī sazināties ar mums PNP sistēmā. Jā. Esmu lielāko daļu tekstu atstājis angļu valodā, jo PNP arī jūs lietojat lielu daļu angļu valodā. Man likās, tas vienkārši būs efektīvāk, jā, jo šo prezentāciju mēs taisam uz visām valstīm. Tātad šodien mēs pārunāsim tos visus galvenos jautājumus, kas tad veido efektīvu darbu. Un es to iedalītu tādos vairākos blokos. Pirmais bloks ir, kā strādāt ar tādiem piedāvājumiem jūsu ar precēm. Otrs ir ar iegādēm, kā strādāt. Un trešais ir sazināties ar mums, kā izmantot to PNP sadaļu efektīvi. Un būs vēl vairākas apakšsadaļas tam visam. Jā. Pats pirmais ir par piedāvājumu vadību. Piedāvājumu tas ir offers PNP sistēmā. Un tāda būtiski ir saprast to ietvaru, kā mēs strādājam kā platforma. Tātad, katrs pārdevējs nevis veido savas unikālās preču kartiņas, bet pieslēdzas pie vienas preču kartiņas ar savu piedāvājumu. Ko tas nozīmē? Ir, lai konkurence būtu godīga, ir ļoti svarīgi, ka pārdevēji norāda korektu informāciju. Piemēram, ja jūs varat piegādi veikt 24 stundu laikā, jūs to arī tā norādat. Ja jūs norādat 24 stundas, bet piegādājat, piemēram, 72 stundās, tādos likuma ietvaros, tā jau skaitās negodprātīga konkurence, jo jūs norādat nekorektu informāciju, kas liek pircējiem pieņemt lēmumu jums par labu, bet jūs to nepildat. Un kad pircējs pieņem lēmumu no kā pirkt, viņam ir svarīgi, lai šī informācija vienmēr būtu korekta. Tas ir tāds likuma ietvars, kāpēc arī mēs ļoti uzmanām, lai piegādes būtu laicīgas, jo citādāk mēs maldinām pircēju. Otra lieta ir svarīgi norādīt atlikumus precīzi vienmēr, jo arī tas liek pircējiem pieņemt lēmumu. Ja pircējs velta pusstundu laika, lai atrastu labāko produktu, bet prece nav pieejama, tad, kad viņš veic pirkumu, jo jūs viņas esat izpārdevuši, jums viņas nav, arī pircējs neapmierināts, arī tā ir pircēja maldināšana. Nu jā, un trešā lieta ir ļoti svarīgi norādīt cenu, un platformā, protams, pircēji ir cenu jūtīgi, norādiet labāko iespējamo cenu, un mēs arī palīdzam ar šo te procesu, tāpēc PNP ir atrodama buybox cena, ir atrodama rekomendētā mazumtirdzniecības cena. Jūs varat vienkārši redzēt, vai jūsu cenas vispār ir konkurētspējīgas. Nu jā, tātad tāds varbūt ļoti vienkāršs jautājums, bet patiesībā tas ir ļoti dziļš, un tas pārdevēja jautājums ir, kāda ir mani kā pārdevēja pienākumi, kad saņem pasūtījumu. Atbildi ir pavisam vienkārši izpildīt to. Ja jūs esat devuši pircējiem šo te termiņa, preces, cenas solījumu, tad jums tas ir jāizpilda. Un viss. Tāpēc, nu jā, mūsu platforma nav tā vieta, kur spēlēties. Šis nav bērndārs vai pamatskola. Ja jūs izvietojat piedāvājumus, jūs tos arī izpildat. Kā pārliecināties par to, kādu tad informāciju jūs šobrīd piedāvājat pircējiem? PNP ir sadaļa produkti. Jūs varat ieiet, atzīmējiet, ka vēlties informāciju iegūt par visiem produktiem, nospiediet apply pogu un export. Šeit tas viss ir atvilkts ar sarkanu. Un jūs dabūsiet skaistu Excel tabulu, kurā būs visa informācija par precēm, cenām, piegādes laikiem, arī buybox cenām
ja, un rekomendēto tātad to mazumtirdzniecības cenu, kā arī par insultu cenām. Par tām es arī vēl stāstīšu detalizētāk. Šis ir tas veids, kā jūs varat vienkopus dabūt visu nepieciešamo informāciju. Pie piedāvājuma vadības viena būtiska lieta, kas es redzu savā ikdienā, kā pārdevējiem nevienmēr ir skaidrs, uz ko tad attiec šis te PMP pie precēm redzamais status. Status attiec tieši uz piedāvājumiem. Ja status ir active, tas nozīmē, ka ar pašu piedāvājumu viss ir kārtībā, ir piegādes stundas, ir pati prece, ir cena un piedāvājums ir aktivizēts. Ja? Kas šajā gadījumā ir jādara ar 220 piedāvājumu, ir cena, ir atlikums, ir piegādes stundas, bet nav aktivizēts pats piedāvājums. Šeit vajag vienkārši nospiest aktivizēt un piedāvājums tiks aktivizēts. Tā kā pavisam vienkārši. Tā ir pati vienkāršākā darbība, ko vienmēr, kad preci nav aktīva, pārdevēja vēršas pie mums, mēs sakam, vai jūs aktivizējāt piedāvājumu. Šis ir tas, ko jebkurš savā PMP var izdarīt. Būtiski to var darīt arī masveidā. Šeit ir instrukcija, ar sarkanu arī ir apvilkts, iezīmējiet visas preces, kas vien ir, izvēlties tās. Ja ir daudz preces, vairāk tūkstoši, dariet to vienmēr katrai valstī atsevišķi. Vispirms, piemēram, Lietuva, tad Latvija, Igaunija, Somija, un nospiediet Activate Offers, un visas valstis confirm, un visi tie piedāvājumi tiks aktivizēti. Ja ir maz piedāvājumi, varat arī visas 4 valstis kopā darīt. Jā. Un, starp citu, šī masu funkcija, tā attiecas ne tikai uz piedāvājumu aktivizēšanu, bet arī, piemēram, uz invalīdu cenām, par kurām arī vēl pastāstīšu. Jā, šeit tātad ir neliels izskaidrojums par insult price. Insult price, tādā tiešā tulkojumā tas nozīmē tāda apvainojoša cena. Cena, kas pircēju aizskar. Piemēram, ja jūs kaut kādu iemeslu pēc, tehnisku iemeslu pēc parasti norādat, ka Rafaelo kaste maksā 400 eiro, šis piedāvājums ir tāds pircēju aizskarošs, jo ir skaidrs, ka tai kastītei būtu jāmaksā aptuveni 90 reizes mazāk. Ja? Un tāpēc mūsu sistēma šādas piedāvājumus bloķē, lai mūsu platforma kā iepirkšanās vieta nezaudētu pircēju acīs tādu uzticību, jo mums kā platformas saimniekiem ir ļoti svarīgi, ka pircējs ienāk platformā un viņam nav jāpārbauda, vai šī cena ir adekvāta. Jo mēs redzam, ka aizvien vairāk pircēji mūs izvēlas tieši kā mūsu platformu, kā vietu, kur salīdzināt cenas. Viņi neiet vairāk Googlē, viņi neiet vairāk salīdzina LV, viņi nāk tieši mūsu platformā un izvēlas labāko piedāvājumu, kas viņus apmierina. Līdz to piedāvājums, kas ir nepamatot ar augstām cenām, mēs varam arī bloķēt. Un šeit jūs varat redzēt, ir insult price ir apvilkts. Ja ir insult price ar yes zīmīta tur, tas nozīmē, ka jums ir insult price. Jūs varat redzēt, kāda ir jūsu cena. Šeit ir, redz, kur 22,30 eiro pirmajā valstī, insult cena ir 18,28. Kā rīkoties šādā gadījumā? Viena iespēja ir samaziniet savu cenu, lai tā būtu zem insult price, ja jūs to varat. Otra iespēja ir gaidiet, kad mainīsies tirgus situācija. Precēji pārdevēji varbūt pacels cenu, citi pārdevēji, un jūs varēsiet atkal preci tirgot. Insult price mēs caurskatām vismaz reizi dienā automātiski, tāpēc tās izmaiņas patiesībā ir ļoti dinamiskas un ātras. Bet, ja vēlaties pirkumus, protams, rūpējieties, lai jūsu cena ir tāda, ka jūs varat viņu pārdot arī pie insult price. Kā jūs varat atrast visus produktus, kuriem ir insult price? Ejiet uz produktu sadaļā uz filtriem, atzīmējiet insult price yes, apply filters, viņš jums atfiltrēs visas tās preces, kurām ir šī te insult cena, un tad jūs varat jau skatīties, vai jūs varat savus piedāvājumus, cenu piedāvājumus mainīt, vai jūs šajā cīņā par cenu nesat gatavi iesaistīties. Tas, kas ir ļoti būtiski, cena ir nozīmīgs faktors Buybox algoritmā. Buybox algoritmā galvenie faktori ir piegādes ātrums un cena. Un ja jūs nevarat, piemēram, ar piegādes ātrumu konkurēt, kur uzvar pārsvarā tās preces, kas atrodas mūsu noliktavā,
jo tām ir tās pašas dienas piegāde vai nākamās dienas piegāde, nu tad jums atliek cīnīties par cenu. Ja? Mana rekomendācija gan vienmēr ir mēģināt iegūt ātrāko piegādi, tās pašas dienas piegādi, nevis cīnīties ar cenu, jo ja jūs cīnīties ar cenu, tad jūsu maciņā tās naudas varbūt nav tik daudz. Jums atkal ir jāiziet uz kvantitāti, lai jūs varat to rentabilitāti savu panākt. Jā, otra lieta, lūdzu nejauciet, tie nosaukumi ir līdzīgi, ir insult price, kas tātad, par ko es stāstīju, ir apvainojošā cena, cilvēku pircēja aizskarošā cena, otrs ir invalid price. Invalid price tā ir nederīga cena. Un invalid price tas nozīmē, ka mūsu sistēma ir piefiksējusi, ka jūsu precei ir pēkšņi mainījusies cena no augstākas uz zemāku. Un tāpēc sistēma domā, ka iespējams šī cena ir nepareiza, un tāpēc sistēma aptur jūsu preču tirdzniecību, lai jūs neciestu zaudējumus. Ik pa laikam tas nostrādā korekti. Dažreiz es redzu, ka tas nostrādā nekorekti, pārdevējs vienkārši ir piemērojis ļoti labu atlaidi, iedevis ļoti labu cenu un hops, labākie piedāvājumi tiek deaktivizēti. Tāpēc es iesaku jums reizi nedēļā ieiet savā produktu sadaļā, atrodiet filtros invalid price, atfiltrējiet visas invalid price, yes, un atlasiet tās preces. Un tad jūs skatāties, vai tiešām tur ir kļūda vai nav kļūda. Ja kļūdas nav, paņemiet masveidā vai pa vienai, remove invalid price, confirm, un preces būs aktīvas. Es esmu redzējis pārdevējus, kuriem ir pat 12,000 preces, kuras ir deaktivizētas tieši invalid price dēļ. Un to man redzēt ir skumji, jo tas nozīmē, ka liela daļa no pirkumiem ir gājuši secen, jo tieši labākie piedāvājumi nobloķēti. Tāpēc reiz nedēļā pārbaudiet, ielieciet savu kalendāru atgādinājumu. Tad mēs esam nonākuši līdz cenām. Neesmu droši, ka visi no jums pamanīja, bet mēs visās 4 valstīs esam mainījuši veidu, kā atspoguļojam cenas. Ja agrāk pārdevēji varēja norādīt atlaides, tad šobrīd atlaides vairs netiek norādīts, bet tiek norādīts lojaltātes cenas. Tātad Lietuvā tas ir PIGU plus lojaltātes cena, Latvijā tas ir 220 plus. Un tas ir, aptuveni princips ir līdzīgs, kad jūs iepērkaties, nezinu, kaut vai tajā pašā Maksimā vai Rimī, ar Rimī karti jums būs viena cena, bez Rimī kartes būs cita cena. Ja? Tas pats ir arī mums pircēji, kur ir piekrituši, apstiprinājuši mūsu mājaslapā, viņi piekrīt mūsu noteikumiem, viņi ir mūsu biedri, tad viņi arī saņem šo te lojaltātes cenu. Mums ir savs aprēķins, kāpēc mēs šīs izmaiņas veicām. Globālie pētījumi rāda, ka šāds lojaltātes mehānisms nes vairāk pirkumus, vairāk lojālos pircējus tieši nevis šīs te atlaides. Ar atlaidēm ir vēl problēma, ka mums kā platformai ir diezgan izaicinoši nodrošināt tādu korektu to darbību, jo pārdevēju platformā ir vairāk tūkstoši, un dažiem pārdevējiem ir ļoti laba izpratne par likumdošanu tieši uz atlaidēm. Dažiem šī te izpratne varbūt būtu uzlabojama. Bet šīs te mehānisms ir, lojaltātes cenas ir ļoti labs. Mudinu jums nodrošināt lojaltātes cenu pēc iespējas labāku. Tas arī parādīsies Buyboxā, un jūs iegūsiet vairāk pircējus ar to. Kādā veidā var norādīt šīs te lojaltātes cenas? Ir kopā 3 mehānismi. Mēs neesam mainījuši apzināti PMP sistēmā terminus, lai jūs neapjuktu. Tā pirmā metode ir pie atlaidēm norādat šeit. Uzstādat vienkārši atlaides, tad uz noteiktu laiku būs šīs te lojaltātes cenas, vai arī uz tādu diezgan ilgu laiku var norādīt. Agrāk tur bija atlaides, šobrīd lojaltātes cenas. Otrs, manuāli var norādīt produktu sadaļā. Tur ir sadaļa Sales Price After Discount. Tur jūs vienkārši norādat šo te lojaltātes cenu un saglabājiet izmaiņas. Jā, un trešā metode ir norādiet Stock and Price Import, vai nu jūs norādat ar XML, vai jūs norādat Google Sheets, API, un tādā veidā
jūs norādat vienkārši šo te cenu, kas agrāk bija atlaida, tā ir lojalitātes cena. Jā. Es padzeršos, es daudz runāju. Tā, mēs esam nonākuši līdz pasūtījuma apstiprināšanai un apstrādai. Un atkal ir ļoti vienkāršs jautājums teorētiski, ko man darīt, kad saņem pasūtījumu. Un tā vienkārša atbilde arī ir apstiprināt 4 darba stundu laikā. Un darba stundas mēs skaitām no 8 rītā līdz 5 vakarā. Tas ir izņemot brīvdienas, izņemot svētku dienas. Katru gadu pirms 18. novembra saņem vairākus satrauktus zvanus, kurā pārdevēji jautā, Kārli, ir 18. novembris, vai man ir 3 reizes dienā jāpārbauda PMP sistēma un jāapstiprina pasūtījumu. Es saku, nē, lūdzu neuztraucieties, brīvdienās, svētku dienās tas nav jādara. Bet kāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai jūs to darītu 4 darba stundu laikā darba dienās? Mūsu vēlme ir nodrošināt pircējiem izcilu iepirkšanās pieredzi. Un, ja gadījumā kādu iemeslu pēc prece jums nav pieejama, mēs vēlamies, lai pircējs par to uzzina pēc iespējas ātrāk. Nevis pēc 3 darba dienām, kad viņš jau gaida preci pakomātā, bet preces vietā viņš saņem bēdīgu e-pastu, diemžēl pasūtījums nebūs. Bēdīgs ir pircējs, bēdīgi esam mēs kā platforma, bēdīgs esat jūs kā pārdevējs. Kāpēc to vajag? Nē, to nevajag, tāpēc rūpējamies, lai būtu korekti piedāvājumi. Jā, tātad 4 darba stundu laikā apstiprinam pasūtījumu, un tālākais jau ir pietiekoši vienkārši. Nu jā, tātad, kad pasūtījums ir apstiprināts, prece ir, jūs zinat, cik kastes būs nepieciešams, lai sūtījumu nosūtītu, spiežam procesu, uzģenerējam piegādes šo te labelu, jeb etiķeti, un pievienojam rēķinu. Prezentācijā ir minēts, ka pievienojam rēķinu PDF formātā, PMP. Es ieteiktu neizmantot šo te tādu vecās skolas metodi, bet paļauties uz mūsu automātiski ģenerētajiem rēķiniem. Ja kāds vēl to neizmanto un nezin, mēs sistēmā varam norādīt, ka mūsu sistēma ģenerē rēķinus pircējiem jūsu vietā. Šis pakalpojums neko papildus nemaksā, bet tas būtiski padarīs efektīvāku jūsu darba dienu, jo jums nebūs manuāli jāveido rēķini. Ja jums tas nav pakalpojums pieslēgts, sazināties PMP un palūdziet vienkārši to pieslēgt. Visās valstīs, vienā valstī, jā, tas ļoti viegli ir. Nu jā, un tad procesu spiežam. Tad, kad pasūtījums ir apstiprināts, mēs nonākam līdz loģistikas sadaļai. Un šeit ir rakstīts visas adreses, kur jums ir jānogādā. Pārsvarā mums visi klātesošie šeit būs, kas ir Latvijas pārdevēji. Mums ir paveicies, jo loģistikas partneru adreses visas atrodas Mārupē, Dzirnieku ielā, Itellai 24, Omnivai 24, Unisendam 26. Ir konkrēts rampas rakstīts, un PMP sistēmā jūs varat arī atrast telefonu numurus un vēl konkrētākas norādes, kur piegādāt. Tas, kas ir būtiski, Baltijas pasūtījumi jums ir jāved tikai un vienīgi loģistikas partneriem. Pat ja jūs redzat, ka tur ir somu valodā etiķete, ko mums Itella, jeb Smart Postī mēdz uzģenerēt. Tas vienalga, ja ir Baltijas pircējs, jums jāved ir Itellai uz Mārupi. Omnivai, Unisendam preces, ja ievietojās, var likt arī pakomātos. Nu jā, un tas jums ir svarīgi. Somijas pasūtījumi joprojām vedam uz Krastielu 52, kas būtiski ļoti ceram arī to izmainīt, strādājam, lai Somijas pasūtījums jūs varētu nodot pa tiešo marketplace partneriem. Liela daļa no jums ir ievērojusi, ka mēs esam mainījuši savu tādu lielā mērā pakalpojumu sniedzēju loģistikai. Aizvien vairāk sūtījumi pie jums nonāk, kuriem jābūt ir uz Itellu. Agrāk mums pārdevēji sūdzējās, ka Itellai ir maz pasūtījumi, tāpēc jānogādā grūti tā piegādi ir. Šobrīd ir pārdevēji, kuriem lielākā daļa jau ir Itella, līdz ar to tā nav tāda grūtība, nav vienas paciņas dēļ, ja nekas jāsūt uz Māru. Jā. Un ir arī pāris būtiskas lietas. Pievērsiet uzmanību tam, kā jūs šos te sūtījumus noformējat. Piemēram, ja jūs sūtat uz to pašu Itellu vai Omni vai Unisendu
sūtījumus ar kādu citu kurjeru, iepakojiet tā, lai vienlaicīgi nebūtu redzami divi sūtījuma labeli, lai jūsu kurjers noskanē pareizo, un tad, kad prece nonāk pie mūsu loģistikas partneriem, lai viņi var noņemt to primāro iepakojumu nost, un tur būs prece sapakota jau gatava piegādēji, un nekas nesajuks. Jo, ja ir vairāk piegādes labeli, pavisam noteikti kaut kas sajuks. Par automātisko pasūtījumu atcelšanu iepriekšējā slaidā bija jāapstiprina 4 darba stundu laikā. Tātad, kas notiek, ja jūs to neizdarat? Ja piegādes laiks tiek kavēts ilgāk par 2 darba dienām un ir uzģenerēta piegādes etiķete, piemēram, ja piegādes laiks šodien ir jāpiegādā, jūs esat uzģenerējuši etiķeti, tad pēc 2 dienām šis pasūtījums no mūsu puses tiks atcelts, ja jūs viņu nebūsiet piegādājuši. Ja? Otra lieta, ja jūs neapstiprināt pasūtījumu ilgāk par 3 darba dienām, tas ir neskaitot brīvdienas, mēs pasūtījumu atcelsim, jo mēs nezinām, vai jūs viņu piegādāsiet vai nē. Un šādos gadījumos lūdzu ņemiet vērā, ka komisijas maksu mēs neatgriezīsim, mēs to ieturēsim 100% apmērā. Un gadījumā, ja pasūtījumi mēs redzēsim, ka masveidā netiek izpildīti, mums šī informācija nonāk, un mēs arī viņu uzmanam. Un ja neizpildītie pasūtījumi, kas ir tiešā jūsu atbildībā, ir vairāk kā 1% no visām pasūtītajām precēm, mēs varam arī sazināties jau stingrāk. Ja? Tāpēc ļoti lūdzam korekti veikt visas piegādes. Ja jūs dodaties atvaļinājumā, deaktivizējiet piedāvājumus, lai pasūtījumus nebūtu iespējams veikt. Ja redzat, ir kādas problēmas, sazināties ar mums, mēs vienmēr būsim ļoti laipni savā palīdzībā. Mums ir svarīgi, lai jūs uzņematies atbildību par savām saistībām. Ja. Šeit arī ir konkrēti, varat izpētīt pēc tam, kad tad tiek sūtīti atgādinājumi e-pasti, ja, un kad tad pasūtījums tiek atcelts. Ja. Vispirms mēs sūtam atgādinājumu e-pastus. Pārliecinieties, vai jūs saņemat mūsu e-pastus arī, protams. Kavēta piegāžu uzraudzība. Mēs ļoti pievēršam uzmanību, kā minēju, tam, lai pircējiem būtu fantastiski iepirkšanās pieredze mūsu platformā. Viens no tās elementiem ir laicīgas piegādes. Iedomājieties kādu e-veikalu, kurā, piemēram, jūs veicat pasūtījumus, piemēram, 5, un 4 no tiem tiek kavēti. Vai jūs iepirksieties šajā e-veikalā? Vai jūs ticēsiet, ka piegādes viņi veiks laicīgi? Es par sevi varu atbildēt nē, un tāpēc, piemēram, mēs šobrīd esam sasnieguši to paši ar savu noliktavu, ka 96% pasūtījumu pircējs sasniedz laikā. Un tas, ko mēs no jums prasām, ir, lai jūs iegādātu vismaz 95% pasūtījumu laikā. Tātad 5% mēs reiķinamies. Varbūt kādas loģistikas kļūdas, varbūt cilvēciskas kļūdas. Ja? Tas ir pilnīgi normāli. E-komercijā nekad nebūs 100% precizitāte. Ja? Un tas ir tas lielais iemesls. Mēs redzam, ka, ja pircējs neuzticās platformai, ka preces saņems laikā, viņš savus pirkumus veiks citur. Tāpēc arī mēs jūs tā uzmanam. Ja neesam ar jums vēl sazinājušies par kavējumiem, tas nozīmē, ka jūs strādājat ļoti korekti. Paldies par to. Ja mēs ar jums sazināmies, pieiet tam ar vislielāko nopietnību. Ļoti būtiska lieta, PMP, jūs redzat piegādes termiņu. Šeit ir, piemēram, 18. novembris. Tas nozīmē, ka šajā 18. novembrī pirkumiem paciņām bija jābūt jau noskanētām. Ja? Darba dienas beigās mūsu loģistikas partneriem šīs paciņas bija jau jānoskanē. Ja jūs viņas 18. datumā atdevāt savam kādam kurjeram 6 vakarā, tad nevajag domāt, ka loģistikas partneri paspēja viņas noskanēt. Nē, viņi pat nepaspēja viņas saņemt. Ja jūs atvedat šīs te paciņas Omnivai, piemēram, 7 vakarā, un jums viņas kāds pieņem tik vēlu, visticamāk tajā dienā viņi nepaspēs viņas noskanēt. Ja? Un tas jau būs, tā būs problēma jums, jo pircējiem jau ir viena alga. Kurš kavē? 220 pārdevējs, loģistikas partneris, pircējiem vajag saņemt preci laikā. Ja jūs redzat, ka
loģistikas ķēdē kaut kur ir problēma, pagariniet piegādes termiņus vai strādājiet ātrāk. Un tad arī viss būs kārtībā. Nu jā, un vienkārši vienmēr pārliecinieties, ka jūsu piegādes termiņi ir korekti. PMP to var redzēt, delivery hours, piegādes stundas. Viņam vienmēr ir jādalās ar 24, restīvi var norādīt 0, 24, 48, 72 un tā uz priekšu. Jā. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Nu jā, tātad, kā minēju, kavētas piegādes varbūt ne vairāk kā 5%, jūsu atteikti pasūtījumi ne vairāk kā 1% no kopējā pasūtīto preču apjoma. Ja jūs pasūtījumu neapstiprināt laikā, nepiegādājat laikā, arī to mēs skaitīsim šajā 1%. Mums ir arī pārdevēji, kuri nav varējuši nodrošināt šīs te kvalitātes prasības. Mēs sākam vienmēr ar sarunu, informējam e-pastā, satiekamies pie lielākiem gadījumiem. Ja ir pārdevēji, kuri nevar vai negrib to ievērot, nu, mums nākas sadarbība arī pārtraukt. Ir bijuši tādi gadījumi. Ja jūs saņemat e-pastu par kavētām piegādēm, šeit ir neliels atšifrējums, kā saprast atskaiti. Ir minēti visi pasūtījumu numuri un, piemēram, seller delivery deadline ir tas, kurā datumā mūsu loģistikas partneriem vajadzēja noskanēt paciņu. Šeit ir nākamais seller delivery date, tas, kad viņi reāli to ir noskanējuši, un ir N ailīte average late in days. Tātad, cik šim pasūtījumam dienas tika kavētas. Ja? Kad jūs saņemat šādu atskaiti, pirmais identificējiet iemeslus, kur bija kavēšanās. Jūsu operācijas, nepareizi piegādes termiņi, loģistikas partneri. Identificējiet un šīs te kļūdas novērsiet. Un atcerieties vienu lietu, jo ātrākas būs piegādes mājaslapā, ko mēs parādīsim, jo vairāk būs pirkumi. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi izmantot mūsu noliktavu, jo tad kavējumi jums nebūs, atteikumi jums nebūs un kopumā pārdot var krietni vairāk preces. Viena būtiska lieta, ko jūs PMP sistēmā nevarat redzēt, bet kas ir ļoti būtiska, cut-off laiks. Tad cut-off time, tas ir termiņš, līdz kuram saņemot pasūtījumu, nu, tā kā mainās mājaslapā piegādes termiņš. Tas ir ļoti būtiski pārdevējiem, kas izmanto 0 stundu piegādi. Piemēram, ir tas standarta iestatījums ir 3 dienā, un pārdevējiem ar 0 stundām. Ja viņš saņem pasūtījumu līdz 3, viņš apņemās piegādāt loģistikas partneriem šo pasūtījumu tanī pat darba dienā. Tātad šodien līdz 3 saņem pasūtījumu, tad šodien 6 loģistikas partneri viņa pasūtījums jau būs noskanējuši. Ja tas nenotiks, būs kavējumi, un tad sākas problēmas. Un pie īsajām piegādēm tas ļoti svarīgi, un atcerieties, šo laiku var nomainīt. Ja jums ir nepieciešams izmaiņas, rakstiet PMP, mūsu helpdesk kolēģi jums šo laiku nomainīs. Un katrā valstī viņš arī var būt atšķirīgs, bet nu, tam nav īpašas nozīmes. Ja redzat, ka kavējat, nomainat laiku varbūt uz 2. Cikos jums brauc kurjers pakaļ precēm, cikos jūs atdodat preces, piemēram, ja viņš brauc 12, tad līdz 11:30 jūs varat līdz šo laiku, jo tad jums vajag varbūt pusstundu, lai sapakotu pēdējos pasūtījumus, un tad ir garantēti, ka jūsu pusē kavēšanās nebūs. Jums tikai jānodrošina ir viss tālākais process laicīgs. Nedaudz vēl par sūtījumu iepakošanas standartu. Tas ir varbūt mazākiem pārdevējiem raksturīgs, kuriem ir mazāk apjomi, mazāk pieredze e-komercijā par iepakošanu. Ir būtiski, lai prece sasniedz pircēju tādā stāvoklī, kā jūs pats priecātos viņas, lai jums viņa būtu. Ja? Te ir pāris ilustratīvi piemēri. Ja iepakojums ir pārāk liels, tad liekot uz paletēm, iepakojumu var sabojāt, beigās pircējs saņem samīcītu preci, cerams prece pati nav samīcīta, tikai iepakojums samīcīts ir, ja, nav laba iepirkšanās pieredze. Otrā piemēra augšā ir, ka prece, redziet, ir pārāk, iepakojums ir par mazu, prece ir liela un tur viss nāk laukā. Pareizais ir trešais piemērs, ja, kad ir kaut kas varbūt vietas paliek pāri, aizpildam ar burbuļplēvi, aizpildam ar kādu vēl triecienus absorbējošu materiālu, ja, un viss ir kārtībā. Ja. Un, protams, mēs rekomendējam preces vienmēr likt kartona kastēs,
Ja jūs preces ir piemērotas, tam varat likt arī šīs te burbuļplēvju aploksnēs, ja skatāties tos materiālus, tas ir bišķiņ atkarīgs no precēm. Un vienmēr uzmanat arī maksimālos svarus, kas ir iespējami kā uz paletēm, tā arī pašām paciņām. Ja. Un iesakam izmantot arī šo te plēvi iepakošanas, ja, kur tas ir vajadzīgs, lai prece neattaisās nekādā veidā vaļā. Pieskočojiet kārtīgi, jo labāk ir nedaudz vairāk iztērēt iepakošanas materiāliem, kas maksā centus, nekā pēc tam kompensēt tos zaudējumus, kas ir sabojātu preču dēļ. Ja. Jo atceraties, ka mūsu loģistikas partneri kompensācijas veids tikai tad, ja jūs esat korekti iepakojuši preces. Ja jūs atdodat preci veidā, kad viņi var mierīgi saspiest standarta loģistikas procesā, zaudējums neviens jums par to nesaks, diemžēl. Un ir nedaudz arī tādi šeit vēl vairāk padomi. Ja jums tas ir aktuāls temats, uzņemiet screenshot vai arī vēlāk pastīsies ierakstā vienkārši. Ļoti svarīgi ir, lai prece nekustās, piemēram, glāzēm. Ja sūtat glāzes, nostipriniet viņas, ja, lai tas stikls nekur nekustās, lai viss ir stabili sapakots. Es pat gribētu teikt, tā kā tāda sešpaka uz vēdera, ja, lai tur viss ir stingrs, nevis kaut kas kustās. Ja. Tāds emocionāli piepildīts piemērs. Ja. Vēl pārdevējiem, kas piegādā lielākas kravas, skatāties, kādā veidā jūs liekat preces uz paletēm, sūtījums, ja, tas tāds loģistikas standarts neliels ir, lai nekas tur nav sakrauts tā, ka gāžās pārvietojot, padomājiet, kā to rohlu, ja, krāvēji, kādā veidā viņi pārvieto preces pēc tam noliktavās, tur nekas nedrīkst gāzties, visam ir jābūt stabilam, saliekam arī ar plēvi apkārt, ja, vai kādā citā veidā nostiprinām. Tas ir ļoti būtiski. Un domājam par smaguma centru, lai nav tā, ka vienā pusē mums ir smags kaut kāds metāls, otrā pusē īsti nekas, arī, lai neapgāžās tas viss. Ja. Tā. Arī šeit izpētiet droši pēc tam, kā to izdarīt vēl detaļās tiem, kuriem ir aktuāli. Lielākai daļai no jums jau tas ir pilnībā skaidrs. Nedaudz par svītru kodiem. Svītru kodi, bet piegādes etiķetes. Rūpēties, lai tas iepakojums ir pienācīgi liels. Ja jūs sūtat iepakojumā vienu dakšiņu un tas piegādes etiķete lielāka nekā iepakojums, ko darīt? Ņemiet lielāku iepakojumu vienkārši. Ja? Jo to piegādes etiķeti nav nepieciešams locīt, viņai ir jāsatilpst uz vienas taisnas virsmas, ja, un tad arī ar garantiju jūsu sūtījums nepazudīs. Ja viņš kaut kur pazudīs kamerās, loģistikas partneri redzēs, ka tas formāts ir bijis pa mazu, atkal pazudušās paciņas vērtība, jums neviens nekompensēs. Strādājiet korekti, tad, protams, ir cits stāsts. Vēl par printeriem. Es pats savu darba dienu sāku ar to, ka es apstaigāju noliktavu, skatos, kas mums iepriekšējā dienā ir labs sadarīts, kas varbūt netik labs. Ik pa laikam redzu piemērus, kad pārdevējs ekonomē uz printera kvalitāti, kad nevar izlasīt, jo tinta ir gandrīz beigusies, vai tieši pretēji tinta tur tā pludo, ka viss ir izsmērēts. Pastaties paši uz saviem labeliem, vai tos labelus var normāli noskenēt, pārbaudiet, vai viņus var izlasīt. Ja? Vai viss tur ir redzams, vai viņi nav pa lielu vai nav pa mazu. Pa lielu nemēdz būt, bet par mazu gan es esmu redzējis. Ja jums ir šāda veida preces, vienmēr rūpēties, lai iepakojums būtu nevis uz kaut kādiem sāniem. Tas ir ne tikai šāda formāta precēm, vispār tas piegādes etiķetei ir jābūt no augšas, viegli noskanējumam. Kurjeram nav nekas. Jāmeklē nav tā piegādes etiķete augšā, jābūt etiķetei, līdzena virsma, ka var noskanēt. Ja, jo, ja tā etiķete pielīmēt uz tādas nelīdzenas virsmas, tur arī var gadīties problēma ar viņas noskanēšanu. Te vēl viens piemērs ir, nevajag līmēt piegādes etiķetes uz maliņām ar domu, ka es aizlīmēšu labāk kasti ciet, lai neizkrīt. Nē, tam jūs izmantojat skoču, šādi te, tur ar zaļo, uz līdzenas virsmas un būs daudzreiz labāk. Vēl viens piemērs, kas mēdz būt, uz vienu iepakojumu divas piegādes etiķetes, vienalga, vai tas ir jūsu kurjera piegādes etiķete, vai jūs izprintējāt no mūsu sistēmas divas piegādes etiķetes, bet salikāt vienā kastē, nē, tad vienu etiķeti palūdziet helpdeskam anulēt,
līmējiet tikai vienu, izsūtiet, un tad arī nebūs loģistikas kļūdas. Mēs esam aizgājuši līdz fulfillmentam. Paldies tiem visiem Latvijas pārdevējiem, kas izmanto fulfillmentu, jo mēs kā uzņēmums ļoti mainām fokusu pēdējos mēnešos un īpaši tēt svētku sezonā. Fulfillments tad ir preču uzglabāšana mūsu noliktavā. Ieiet 220 LV mājaslapā, pirmajā lapā paskatāties, kuras preces redz pircēji. Pircēji principā gandrīz visas preces, ko jūs redzat, redzēs fulfillment preces, kas ir noliktavā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir diezgan garantēti pirkumi. Pircējs ierauga, piegāde ir tajā pašā dienā vai nākamajā dienā, līdz ar to pircējs arī veic pirkumu, mazāk atteikumu, mazāk cilvēku pārdomā. Kopumā mēs redzam, ka tas pirkumu no klikšķiem, cik konvertējas pirkumi, ir krietni augstāks nekā precēm, piemēram, nedēļas piegādi. Tātad, ja jūs neizmantojat fulfillmentu, sazināties ar mūsu komandu, vēlāk būs e-pastiņš. Ja izmantojat, atceraties, ka ļoti korekti ir nepieciešams vienmēr visas darbības veikt. Ja? Produktiem, ka uz paciņas ir tikai viens bārkods, ja? Ka iepakojums nav bojāts, ka ir pareizi piestiprināts fulfillmenta, tas piegādes etiķete. Ja? Un kad jūs veidot PMP replenishmentu, ka status ir uz new, nevis kaut kas cits, nu tad, kad jūs veicat to piegādi. Ja? Un ja jūs to visu izdarat, tad preces tiek pieņemts mūsu noliktavā parasti vienas darba dienas laikā, nu līdz 2 darba dienām. Ja? Bet, protams, jārēķinās, ka sākas karstā sezona, un šobrīd varbūt tas prasa arī nedaudz ilgāk laika, tāpēc neatlieciet uz pēdējo brīdi, papildiniet pēc iespējas ātrāk visas preces, kamēr viņas vēl nav izpirktas, jo tad sūtiet jaunu partiju. Šeit ir nekorektie svītrokodu piemēri no mūsu noliktavas. Šeit ir 2 piemēri. Vienā piemērā ir 2 uzlīmes ar svītrokodu, tad jautājums, kuru tad mūsu noliktavai skenēt? Nu, kuru? Kā lai viņi atpazīst? Otrs, uz iepakojumu viens svītrokods ir, un vēl uzlīmēts ir otrs svītrokods. Atkal šis viss rada problēmas, neērtības un prece kādu laiku nevar tikt tirgota, kamēr mēs ar jums sazinamies un precizējam, kurš tad ir īstais. Te vēl pāris nekorekti iepakojumi piemēri no mūsu noliktavas ir, ja precei ir tas drošības šis te zīmoks un prece pie mums atnāk, ja var viņu salauzt, mēs viņu nepieņemsim, netirgosim. Ja precei ir virsū cenu zīmes, nepieņemsim, jo pircējam tā nav tā labākā pieredze. Ja kāds atsūta vienkārši dvieli, ja, arī nav pārāk higiēniski, padomājiet par to, kā mēs viņu noliktavā uzglabāsim, ja. Vai ir bojāti iepakojumi, tā kā šeit, manuprāt, tas ir tosters, ja iepakojums jau ir sabojāts, jo ja mēs viņu pieņemsim, pēc tam pircējs sūtīs apakaļ, un kurš par to būs atbildīgs, protams, mēs, ja, jo mēs no noliktavas nosūtījām preci, kas ir ar bojājumu. Tādus mēs nepieņemam. Un rūpējieties, lai jūs pirms sūtat mums, pārbaudiet, vai viss ir korekti. Nu jā. Fulfillmentam sezona ir sākusies, tirdzniecība, uzmaniet krājumus, aktīvi paši. Mēs arī jums sūtam atskaites, cenšamies sūtīt vismaz reizi nedēļā. Es domāju, ka karstajā sezonā sūtīsim vēl biežāk. Raugieties, lai preces tirdzniecībā, jo viņas izpērk ļoti ātri. Īpaši tā ir melnā piekdiena, pircēji, tas pirkums skaits daudzkāršosies, ja, sūtiet preces jau tēt uz noliktavu. Mēs tuvojamies pamazām noslēgumam. Ļoti pāris būtiskas lietas par to, kā sazināties ar PMP. Pati pirmā lieta. Sazināties ar PMP vienā saziņā, viena problēma, viens jautājums. Nerakstiet 4 jautājumus vienā saziņā, jo tad ir ļoti grūti to atrisināt jautājumu, un jūs atbildes jums parasti kavēsies. Tas pats attiecas, kad jūs sazināties menedžeriem. Vislabāk viena problēma īsi. Problēmas apraksts, problēma, kāpēc tas ir svarīgi, ja tas nav tāpatās saprotams, un jūs iegūsiet visātrāk savas atbildes un risinājumus. Un vienmēr, piemēram, ja jums kaut kāda prece nav aktīva, rakstiet nevis man prece nav aktīva, bet uzrakstiet preces EANu, ID, prece nav aktīva, pieņemsim Lietuvā, un nesaprotu, kāpēc, lūdzu palīdziet. Tad ir ātrāk iegūsiet atbildi. Ja jūs atbildi neesat saņēmuši, iespējams, visticamāk, helpdesks ir viņu saņēmis, bet mums ir kavēšanās kaut kur citur. Varbūt jūs tehnisko problēmu IT nodaļa tajā brīdī risina. Nav vajadzīgs sūtīt vēl vienu pieprasījumu, ja, vēl vienu saziņu.
Un, protams, pārbaudiet informāciju paši, pirms jūs sazināties, jo varbūt precei vienkārši, kāpēc viņa nav aktivizēts piedāvājums, ja? Vai viņai ir invalida price vai insulta price. To jūs varat paši redzēt visu, mācieties, un jūs varēsiet efektīvāk ar mums sadarboties. Nevis gaidīt, kad mēs jums atbildēsim. Ja? Bet, protams, nevajag kautrēties, sazināties ar mums, ja ir jautājumi. Tad pašās beigās jau tā... Es gribu jums iedot filozofiju, kas ir reāla prakse, datos balstīta. Kā pārdot vairāk, tas ir preču uzglabāšana mūsu noliktavā. Un kāpēc? Jo tad pircēji saņem piegādes jau tanī pat dienā vai nākamajā dienā. Nerad man pārdevējs saka, jā, Kārli, bet mēs jau tirgojam tikai to, kas mums ir noliktavā. Tad es saku, labi, bet tagad paskatāmies, cik ātri pircējs varēs saņemt preci, kas atrodas jūsu noliktavā. Parasti tās ir 3-4 darba dienas un jau virs nedēļas. Ko jūs paši pirktu? To preci, ko var saņemt jau šodien, vai to, ko var saņemt pēc nedēļas? Lielākā daļa pircēji atbild ir, viņš grib saņemt šeit un tūlīt. Nu, jā, līdz ar to. Otra lieta, mēs arī kā platforma esam ieinteresēti reklamēt tās preces, kur pircēji vairāk pērk. Tagad sezona, kad sākas Ziemassvētku sezona, mēs principā savu mārketingu esam jau izmainījuši. Mēs automātiski reklamējam tās preces, kuras pircējs var saņemt tanī pat dienā. Ja? Tātad, kampaņās, ko atlasam, uz kampaņām mēs veidojam landingus, virzam tur pircēju plūsmu, un tādā veidā arī kāpinās pirkumi. Jums nekas nav jādara, mēs automātiski iekļaujam preces kampaņās. Būtiska vēl lieta – sort boost prioritāte. Kad pircējs ieraksta meklētājā preces, pamēģiniet, ierakstiet LEGO meklētājā. Kuras preces pircējs redzēs pirmās? Tās, kuras atrodas noliktavā. Buybox prioritāte. Tās preces, kuras ir noliktavā, saņem ļoti liels iespējas uzvarēt buybox, pat ar augstāku cenu. Trešā lieta, ieiet kategorijā, rotaļlietas paņemiet, piemēram, vai kādu citu. Jūs redzēsiet, jūs ieiet kategorijā, pirmās preces by default būs tās preces, kas ir noliktavā. Kā darbojas noliktava, jūs ietaupat savus resursus, atvedat preces mums uz Rīgu, mēs viņus ieliekam noliktavā un pircējs jau, principā, tūlīt pat jau var sākt veikt pirkums, mēs viņus sapakojam, izsūtam un jūs varat koncentrēties uz tām lietām, kas jums ir svarīgas. Tātad, un fulfillment noliktava nav preču uzglabāšanai, tā ir pārdošanai. Mums neinteresē 2 fūras ar jūsu precēm. Nē, mums interesē, piemēram, 100 jūsu top preces, un no katras preces 2 eksemplāri, kurus var ātri nedēļas laikā notirgot. Un tad jūs katru nedēļu varat papildināt šos preču krājumus. Otra lieta – gada beigās. Rezervējiet 2% no sava mēneša apgrozījuma, kas jums ir bijis oktobrī, un ieguldiet viņu reklāmās. Ieguldiet viņu reklāmās, un jūs redzēsiet, ka jūsu top precēm šis te apgrozījums svētku laikā pieaugs vēl būtiskāk nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Reklāmām platformas ietvaros ir ļoti daudz priekšrocības. Šodien par to nav mans temats, bet ja jums gadījumā ir jautājumi, uzrakstiet, ja par fulfillment vai par reklāmām jautājumu. Šeit ir e-pastiņš, MPSellers LV, apakšsvītras tur ir 220 LV. Mēs jums ieteiksim labākās tātad prakses, un ja jums ir vēl kaut kāda informācija vajadzīga, kā šo te izmantot. Ja? Un tas ir mans vēlējums, jo mana lielākā vēlme ir, lai visi marketplace pārdevēji, kuri vēlas, var sasniegt tos 100 000 eiro mēnesī apgrozījumu, kas platformā ir iespējams, ja vien pārdevējs ir pats gatavs savu biznesa modeli pielāgot tirdzniecībai platformās. Jo mums ir pārdevēji gana daudz, kas tirgo virs šiem 100 000 mēnesī, un kas ir būtiski, tur nav vajadzīgi 30 000 preces vai 50 000 preces. Nē, preču skaits var būt ap 1000, zemāk, dažiem vairāk, atkarībā no kategorijas, bet jums ir vajadzīgs nodrošināt zibenīgu piegādi tajā pat dienā, un tā ir mūsu noliktava. Un otrs, ieguldīt reklāmās, ieguldīt mārketingā, un jūsu top produktiem, ja jūs protat labi izvēlēties produktus, tad tas arī būs, un mēs jums palīdzēsim to izdarīt. Tāpēc šobrīd es sacīšu jums paldies par uzmanību.